Mēs esam šodien sapulcējušies Latvijai uz dzimenīti. Un dzimenītei jābūt jautrai. Tādēļ dzimenīti izdarīt jautrāk palīdzēs 3 palīgi. Kas šitas par cilvēkiem? Mario. Mario! Kas tu esi? Klauns. Klauns. Un to jūs pazīstat zvēru? Monkey! Tātad, uzlūdzam visus, gan vecākus, sieviņus un bērnus. Bērni, paņemiet savus vecākus uz vienu kopīgu, lustīgu danci. Cik nopriekš šis ir jūsu pirmais pasākums šāda veida? Jā, pats vispār. Mums pirmais šāds pasākums. Kā emocijas? Super! Es varu apģērbties, tāpēc, kad es slima. Man patiešām, jā. Bet man ir forši. Es varu apģērbties kā pērtiķis un izlikties, ka es izliekos, ka es visus izklaidē, bet īstenībā man iet ļoti jautri. Pats sevi izklaidē. Jā, tas ir mans mūžs. Tas vienkārši būt par bērnu atkal. Jā, mūžam bērns. Jā. Kas pamudināja veidot šo pasākumu un kāds varbūt tās bija tas sākums, kad izdomājāt, taisīsim pasākumu? Mums vienkārši paprasīja, un mēs teicām jā. Vienkārši tā? Jā, tā nebija tā kā mūsu ideja, jo tas jau esot bijis. Un es viņai liku nākt. Viņa tāda, nē, es negribu, es tāda jā, nāks. Māju partneri. Jā, pamudinājums. Did you like this? Oh, this one? Yeah. Yeah, it's actually alright because I'm Lithuanian and I can it's totally different, like Latvian traditional and our traditional. It's actually alright because people are really nice with me, and because I don't speak Latvian, they don't bully me or anything. So it's actually. They didn't talk about traditional dancing. They talk about this. Oh, it's still alright. I like it. Yeah, very nice. It's funny because I don't know. There's loud music, you can dance. Awesome. That's all she looks for, loud music. Loud music and chance to dance. Viņa īstenībā zina ļoti daudzas dziesmas un Viņa zina Dzērvenīt un Jānītis, tā ir mums mīļāka. Katreiz, kad mēs ar viņu ejam uz kaut kādu tādu tuseņu, vienmēr tur ir viņa tāda Dzērvenīt. Well, at least I don't remember those 3 dead songs. They're just the best ones. I even like learning the lyrics now. It's awesome. I still don't know what it's all about, but I'm just saying. At least you know that. Yeah, at least I like it. Bet šī pasākuma ir paredzēta arī tā oficiālā daļa, jā? Un jūs arī piedalīsieties, darīsieties? Tautstērps tur, tas ir viņa Santas un manējais tautstērps tur. Mēs gan dejosim tautas dejas, gan arī daži pieņemsim es nedaudz savādāk izklaidēs publiku. Jā, tāda atnāks. Tarā! Nē, man būs dzejols, ļoti skaisti dzejols. Es parasti dzejoļu skaitu. Tagad es skaitu. Paņēma. Nē, man Mārīt paņēma, es esmu labāk. Bet mēs esam ļoti draudzīgi. Nē, tu neesi labāk par mani. Inês, she's not better than you. Oh, you traitor. Kāda ir tā ideja, kā viņi uzauga šo pasākumu? Šī ideja jau ir kā tradīcija. Pīterboro, par cik esmu jau 3 gadus, tad šie svētki tiek svinēti katru gadu, gan 4. mājas, gan arī 18. novembris. Un viņi jau ir ieviesušies kā tradīcija. Cilvēki jau pieraduši un gaida šos svētkus. Šeit tika piesaistīta lietuviešu kopiena ar dejām. Kā izveidojās tā sadarbība? Ar lietuviešiem mēs jau draudzējamies jau var teikt, arī 3 gadus. Jo mums
ir latviešu skoliņa Piterboro un ir lietuviešu skoliņa Piterboro. Un tā sanāca, ka mēs nomājam vienas un tās pašas telpas. Tā kā mēs esam gandrīz vai katru sestdienu roku rokā, pazīstam gan skolotājus, gan bērnus, un viņi vienmēr pavaicā, kā mums iet, mēs pavaicām, kā viņiem iet. Un tā ir sanāca, ka mēs allaž viņus aicinam, un par cik viņiem šogad būs pirmais pasākums arī Lietuvas dzimšanas diena, viņi arī mūs uzaicināja pirmo reizi ciemos. Tas būs nākošais svētdien, mēs arī sniegsim koncertu viņu svētkos. Очень понравилось. Очень приятно, что есть тоже вот такие танцы всякие, такие мероприятия, чтобы люди могут собраться и посидеть. Это очень красиво, очень-очень приятно. И что нас приглашали, тоже очень приятно. Часто у вас есть какие-то разные мероприятия здесь, в Питерборо? Наша литовская комьюнити только еще года нет, как тут, в Петербурге. Да, мы тоже собираемся, потихонечку, да, собираемся. Вот тоже будет следующую неделю, в воскресенье тоже такое похожее мероприятие, будем сидеть все тоже, и концерт будет тоже, так что и вас приглашаем. Да, мы планируем тоже на Рождество, на Новый год, не знаем пока еще, или это и лето, или вместе. Да, конечно, и после Нового года тоже планируем какие-то мероприятия сделать для детей, для взрослых тоже. Новые танцы показать. Да, новые танцы. Это не все, что у нас есть. Это только один танец. Мы в Фейсбуке, конечно, как и все. Там есть Peterborough Lithuanian Community, называется. Там нас можете найти и звонить по телефону. Спасибо, да, что пригласили. Это очень было приятно. Мы очень рады. И надеемся, что будем еще дружить. Спасибо. Jā. Спасибо. Latviešu biedrība Piterboro jau ir 5 gadus, tad viņi tikai tagad ir uzorganizējušies un nolēmuši sanākt kopā. Tas viņiem ir diezgan apsveicami un tāda uzcītība. Jā. Noteikti gaidām tālākas kopējas sadarbības ar lietuviešu. Jā, es domāju, ka nākamie lielākie svētki, kas saistīti ar lietuviešiem, un ne tikai lietuviešiem, varētu būt gaidām šajā vasarā, jo sadarbībā ar pilsētas domi, kad viņi mūs uzrunāja jau šobrīd, lai mēs šos svētkus turpinātu, kas tika aizsākti 4. maijā. Mēs gan no sākuma teicām, nē, ka mēs braucam uz Bradfordu, bet viņi tomēr mums lika aizdomāties, varbūt, ja mēs esam uzsākuši šo tradīciju, kad viņi vajadzētu turpināties, jo tad pilsētas doma mūs uzskatītu arī kā par nopietniem partneriem, uz ko var paļauties, kad tā ir biedrība vai daudz biedrība apvienība, kas var pilsētā parādīt sevi un nodrošināt kvalitatīvus svētkus. Tad mēs esam pieņēmuši šo izaicinājumu un domājam, tas varētu būt jūlija beigas vai augusta sākums, lai nesakrīt ar Briseles svētkiem. Tad ir paredzēts kā latviešu kultūras dienas, tad arī tās Baltijas kultūras dienas? Varētu būt Baltiešu kultūras dienas, varētu būt vienkārši, mēs esam kā organizatori un aicinām dažādas biedrības, kas dzīvo Piterboro, vai arī tas varētu būt pavisam savādāks kā kaut kas līdz šim, bet mēs vēl par to domāsim, bet mēs to vietu pilsētā noteikti iezīmēsim, ka tā būs mūsējā. Ja runājam par tuvākiem plāniem, tuvākie plāni mums jau ir nākošais svētdien, kur mēs dejosim lietuviešu pasākumā.
Tad mums ir, protams, viens no būtiskākajiem pasākumiem, tā ir Ziemassvētku eglīte Pīterboro latviešu skoliņā. Un jau 2. gadu, šis jau būs 3. gads, kad šis Ziemassvētku pasākums kā teātris, viņš izvērsīsies tik plaši, ka uz mūsu skoliņas teātri brauc no malām. Mums ir pat apmeklēts pār 200 cilvēkiem. Un es domāju, tas ir ļoti lielisks pierādījums, ka latviešiem ir ļoti svarīgi būt kopā arī Ziemassvētkos. Ja? Un mēs jau no oktobra gatavojamies šim te pasākumam. Tālākie pasākumi, kas sekos no janvāra, tie ir tā vēl miglātīti, bet ir mums daži arī tādi pasākumi, kas uz vasaru. Mēs, protams, gribēsim ciemoties Bratfordas kultūras dienās un gribam braukt uz Briseli, dziedāt un dejot. Vai ir kādas vēl aktivitātes, kas darbojās Pīterboro? Jā, pareizi teicāt, kad ir Pīterboro latviešu skoliņa Kūcītes akadēmija, kur bērni dzied, dejo, mācās latviešu valodu, latviešu kultūru. Turpat tās arī notiek tautas dejas un ansambli līdz bērniem. Ir jauktais deju kolektīvs Rakstā, kur dejo meitenes un jaunieši sākot no 14 gadiem līdz 40. Tagad pievienojušies arī puiši. Un vēl mums ir uzsākta teātra studija Saime. Un tagad notiek pirmie mēģinājumi. Nu jau bijuši kādi 3 vai 4. Lūgas nosaukumu neminēšu, tas būs kā pārsteigums, bet tās ir tāds intriģējošs pavērsiens Pīterboro. Mums ir iespēja sievietēm katru trešdienu vakaros nodarboties ar vingrošanu. Jā, tur tikai sievietes drīkst piebiedroties, tad ir pēc vingrošanas trešdienas vakaros ir drāmas terapija, kur mēs varam sanākt kopā, mums profesionāls vada šo nodarbību, mēs varam runāt par savām emocijām, vai kaut ko, par ko gribās parunāt, un varbūt kādreiz pat paraudāt vai kādas problēmas. Tas ir tas, ko mēs nodrošinam. Mēs piedalāmies Big Lottery fonda kursos, kur dažas meitenes apmeklē, mēģinam rakstīt projektus un mēģinam celt savu tēlu Pīterboro. Un, jā, tas laikam tādos lielos vilcienos arī būtu viss. Tā kā, principā, ja kādam vēlme, ja kādā virzienā kaut ko darīt, es varētu atrast kādu lauciņu, kur darīt. Noteikti varētu, un ja kāds ir, kam ir jaunas idejas vai vēlas attīstīt kādu nodarbošanos, tad viņi ļoti mīļi gaidīti un aicināti var visu darīt, ko māk, un ja nemāk kaut ko, visu var iemācīties, un tā kā jebkurš ir aicināts mums piebiedroties. Cilvēkiem vajag tikai vēlēšanos kaut ko iesaistīties, un durvis tiks atvērts. Labi, liels paldies par brīnišķīgo pasākumu. Gaidīsim nepacietību nākošo. Paldies arī jums, ka atbraucāt pie mums ciemos.